Spītējot nemīlīgajam vējam un salam, 2. adventas svētdienā Ikšķeles pilsētas centrālajā laukumā pulcējās lieli un mazi. Ejot rotaļās, dziedot dziesmas, sildoties pie ugunskura un malkojot siltu tēju, tika sagaidīta pilsētas lielā seglas iedegšana. Šurum burum! Eglīte skaistā! Iededzies mums! Galveno egli pārdomāt. Ikšķeles novadā, es domāju, viņi ir īpaši skaista, izpušķota, un šī egle atrodas ļoti zīmīgā vietā, blakus skolai, kur mūsu bērni, jaunieši, iedzīvotāji dodas uz darbu, un viņa priecēs mums katram un liks daudz ko skaistas pārdomāt. 2. adventā iededzot vēl vienu sveci vainagā un mūsu lielo egli, novēlu iedzīvotājiem, lai piepildās visi viņu sapņi, norādīja pašvaldības vadītājs. Tuvojoties gada krāšņākajiem svētkiem, Ikšķele ieguvusi nevien zaļu rotu pilsētas centrālajiem laukumam, bet arī bagātu pasākumu programmu. Jau nākamās nedēļas nogalē 11. decembrī Ikšķeles tautas nams aicinās uz Kora Ikšķele 30 gadu jubilejas pasākumu. Zanda Treško, Ogres televīzija.